teicu! Beidzot ir pienācis laiks Moskviču dažām lielām pārmaiņām. Šitais autiņš man jau stāv kādu labu laiku, nekustināts. Pēdējā mini rallija bija baigās ziepes, motors izbeidzās, nu, diezgan neforši skaņi ir viņam palikusi. Tāpēc mums būs jāsamaina motors un vēl visādi dažādi sīkumi, piemēram, griesti, logi priekšēji, lai netek salonā, un vēl visādi sīkumi, un, protams, arī izplūdu uztaisīsim. Mēģināsim piekurbulēt. Kāds pāris mēnešus viņš nav darbināts. Ir vecais motors. Mēģināsim uzkačāt benzīnu. Ko paprovēsim viņu piedarbināt. Ieslēgsim masu. Pastīsimies, vai ir kaut kāda dzīvība. Izskatās, ka te ir vajadzīgs piepīpējamais vai vādi. Aivars arī ir klāt, un te ir vecais labais triks ar Mīnusa plus, jā. Mīnusa plus. Tā. Vai Aivar lec iekšā, tu zini, kā viņu pielaist arī. Tur bija vādi jāsačubina. Jāsap, zin, mums elektrības problēma ir arī jānovērš, kas ir tur apakšā. Māsas, man liekas, ir, ne? Kur viņam bija tā māsa? Te, bet es, man liekas, viņu ieslēju. Tur man tie vādi jāsačubina bija. Nav vispār nebeigts. Pagā? Ir. Tagad aizgāja. Kaut kāda dzīvība ir. Oho. Čoks. Īsais, ne? Jā. Nu, lūdzu, davai. Vecais. Tas bija arī viss. Standarta situācija vecai mašīnai. Un tas bija viss. Es nezinu, iespējams, ka benzīns trūkst. Izdevās viņu piedarbināt, bet tagad liekas, ka viņš smuku rūdz, bet tā nav taisnība. Tā absolūti nav taisnība, jo tur ir kaut kāda tā kā kafijas pupiņas, ka maltu skaņa, ka dod čībā. Nu, nav viņa veselīga, tāpēc mēs mainīsim dzinēju. Tik sen neesmu bijis šajā mašīnā, kad pilnīgi pat ir neviltots prieks viņā iekāp. Un mēģināt pabraukt, jācer, ka man izdosies. Apakaļgaitā ieslēgt. O, ripu arī vēl. Tas ir labi. Tas ir labi. Protams, neaizmirstam piesakot kanālam. Braucam ar komandas biedru Aivaru un man zelta rokām pie mūsu draugiem uz Ripo DL veikaliņu. Viņi, starp citu, mūs diezgan dāsns pasponsorē un viņi mums nosponsorēs izplūdu Moskvičam, lai tagad būtu skaņa un bildi nebūtu, jo tagad ir tā, ka bildi ir, bet skaņa nav. Esam atbraukuši līdz Ripo veikaliņam, Aivars paņēma stroķi. Starp citu, grobiņā var dabūt visādas labas lietas šajā veikaliņā un arī Liepājā. Mēs atbraucām mēģināt dabūt izpūtēji. No šī? Domāju tā? Nē, mēs te domājam caurumu uztaisīt, bet es domāju, ka baigā jēga nebūs. 70 varētu ņemt. Tā, lai ritīgi iet raķetē. Tad dzirdēs, kad mēs piebrauksim pie jūsu veikala. Redzi, tie līkumi, man liekas, kaut kādi. Šitā nebija viņa. Ko tu iedomājies, ka mēs tādu rožu uzliksim?
Es nevaru iedomāties. Tur būs tāds produkts. Bet domā, apskat mēs dabūsim? Jā. Labi. Viņi te jāliek ir. Te vēl taisni gabalu. Arī vēl viena. Jā, to mēs te. Vai tu? Pirmdies leņķi. Nē, es domāju, ka šito tur varētu iemonstrierēt. Standarti. Standarts skanēs prekīgi. Moskvičs motors 1.5. Standartā. Šajā veikalā arī var dabūt ne tikai autolietas, bet arī priekš zāģiem visu kaut ko, trimeriem. Un vēl visādas interesantas lietas arī riteņiem, visādi pumpīši, eļļas, autoķīmijas, viss kaut kas šeit ir. Tā kā atbalstam vietējos un braucam ciemos. Labi, paldies, Anna. Davai. Tiekamies. Pavisam drīz. Jūs dzirdēsiet, ka es piebraukšu. Jā. Tagad atbraucām pakaļ Donoru Moskvičām. Es nezinu, tur uz tā pusīt varētu būt, ne arī? Jā, ir ko ņemties. Ārā -8 ir labs laiks, lai kaut ko darītu uz traileri. Kaut kāds sūda būs, man liek. Mēs sildam eļļu tādā veidā redaktorā. Izstāst, ka beidzot sāka braukt. Iet! Pārbaudām amortizators. Nevajadzētu pat pār, ne? Nu, baigi jau nevajadzētu viņu saskrāpēt. Atspiet. Es tev teicu, nevajadzēja viņu saskrāpēt. Man jau nav brēmas. Tad jā, ja nav bremzes, tad var. Ew! Bet tā nebija runāt! Atbrauc palīdzēt. Mēģināsim dabūt viņu virsū uz traileri. Uz ledu uzbrauc. Nav maizē. Paga? Iztaisno. Šitais nav veselīgi, ko mēs darām tagad. Var. Nu, nāc. Ideāli. Labs. Redz, ko nozīmē, ka Kāriņam ir īsts Moskvičs motors. Un es vēl šitādu laižu minirallijā. Tā kā labs. Super, paldies tev. Paldies. Jāieliek ātrumā. Šo dzinēju mums ir jādabūna šeit iekšā.
Aivars jau darbojās, jau uz ārā. Patiesības mirklis ir klāt. Celsim ārā beidzot šito veco sagrabējušo dzinēju. Vai supports pārā. Pagaidi! Abi brauc! Mums veiksmīgi izdevās, Aivar, ne? Jā, dzinējs ir ārā. Te uzliksim tam dzinējam karburātoru, degvielas pumpīti, termoslēdzi un termostatu un vēl visu kaut ko. Un tad jau liksim jauno dzinēju apakaļ. Tā apmēram izskatās šobrīd. Brēmis tā kā jauni. Brēmis tā kā jauni ir. Neesmu neko nobremzējis iepriekšējā mini rallijā. Super auto. Parādīšu, kāds tajās laikos blīvpapīrs izmantoja kārbām. Pasties avīzi. Vēl cilvēks ejas, te kaut ko vēl var salasīt. Tā mums te iet, pagaidām izstās visu maizē. Nu ko, tā mums palikuši pēdējie metri. Motors gandrīz salikts. Vēl ir jāpieliek kārba, starteris, un tad jau mēs celsim iekšā. Uzliksim aizdedziņu. Arī mums šodien kopā ir Vitauts. Un baigi labi pa trījiem iet vispār ļoti ātri un ritīgi forši. Un tuliņi mēģināsim ielikt iekšā un cerēsim, kad viņš mums pieliks ar pirmo. Jā, mums atklājās jauna maza problēma. Un tā mazā problēma ir tā, ka kārbai šeit, kur nāk izspiedēja cilindrīts, ir laisa. Aivars tuliņ mēģinās samainīt drāti un uzmainīt kaut ko. Kā jauna. Patiesības mirklis ir sācies. Trāpīs vai netrāpīs? Iet? Zini, bija tuvāk cerēt. Manā pusē viss naizē pagaidām. Izskatās. Iet? Izstāst, ka jā. Braucam. Kas? Nē, bet ātrum kā ar trosu. Šito teiktu tā trosīti. Spīdomēji, tad trosu vajag izlikt. Šitai pusē. Tā roļa pārviņ pārdod. Mēģina ātrātīgi grauj. Divu pa nakti. Un mēs joprojām darbojamies. Viss lēnām iet uz priekšu, top izpūtējis. Jācer, ka drīz sanāks salikt motoru līdz galam un piedarbināt. Tā kā jā, darbojamies. Nu, draugi, būs vai nebūs? Esam ielikuši iekšā. Abi divi meki, Vitauts un Aivars, laimīgi. Pirmais starts jaunajam dzinējam. Niebēļ mašīnas. Protams, ikdienišķās uzsviču problēmas. Faktam. Jā, pēdējie sagatavošanās darbi. Nu, es nezinu, atkāpties, ne? Spīdomēji, tad kroste bišķiņ izrāt un kā. To jāsačubina vādi. Izņem no ātruma. Nav strāvu, ne? Kaut ko masu mēs no maškinā esam pielikuši. Tā ir.
Man liekas, ka kaut kas nav maizē. Kārtējo reizi. Tā elektrība jau visu laiku tur bijuši čupā. Tas būs nākamais, ko mēs taisīsim. Ja mēs piedarbināsim dzinēju. Oi, deg. Johaidī. Toču kūp. Tad ģeneratoru pareizi pievienoja. Tas smirt pēc deguma. Tas pārliecinās, visam pareizi pielikt. Tā bija video. Tā ir kobra. Tas ir Moskvič. Es domāju, ka varam meklēt jaunu ģeneratoru. Jā. Man vēl viens ir mājās. Nekas, ko nesanāca mums pirmais starts tik ātri. Tas ir točiņ tas īstais ģenerators. Tas ir mans īstais ģenerators. Jā. Ups. Tā tad bija vadu atvārdu. Jā? Viens. Tāpēc skatījos, ka Tāpēc skatījos, kāpēc salonā arī drīz sāks kūpēt. Un bugatieris mums nav. Kā neiet? Kā Zigmārs teica, tam tā būtu. Es jau zināju saknē, ka kaut kas nebūs maizē. Bet, Kas ir pie mājas nogurums? jā. Viss ir normāli. Tagad ir apmēram kaut kā, nezinu, cik kā 4 no rīta ir. 4, jā. Tad parasti 4 no rīta visiem viss ir maizē. Otrais dubls. Tagad vienīgā Bugatija bonusā. Kā tev liekas? Būs? Nu, sačubina vārdus. Iestrāv. Griež? Gāzu. Gāzi iet, jā, pušā. Zupa nav. Pagā. Man tā gāze nesakienās. Jā? Tas normāli. Es par zupi. Aizgāja? Tu čaukā taisīji arī? Jā. Nu, paprovē. Es domāju, ka pārlais viņš točs nav. Nu, mēģini pazāģēt. Kas ir? Mums aizdedz nav vietā. Aizdedz jau arī nav vietā, un vajag zin ko pastīties, vai špons ir svecēm. Ja nav špons svecēm, tad tas nozīmē, ka aizdedzi mēncās vai arī induķenē kaut kas nav maizē arī. Bet te jau kā pats ir. tas nekas, bet tā Pēters jau te Induķenī mainīja. tāpat? Bet tu jau manīji vads. Nē, bet vārds es pareizi saliku, to es toču zinu. Nā, Ivars arī teica, ka taču zina. Uz sečets vēl. Jo viņam nav sitiens. Zup te ir vai nav? Ir. Viņam nav sitiens. Parau vaļā bišķi pagriezīs viņu. Pret kuriem priekšos sec. Te viena nebija ritīgi virsū. Nē, zinu ko, paņem varbūt vienkārši vienu svečvadu un paņemam vienu sveicu, pieliekam pie korpusa. Un tu jau redzēsi, vai dzirkstēl būs vai nebūs. Nav. Tagad mēģinām tikt ar svečvadiem galā. Jaunie svečvadi nekur baigi tālu neesam tikuši vēl, bet gan jau, ka tuliņ būs progress. Nekad neies. Teiķi, viņš tāds dzīvelīgāks nedaudz liekas, ne? Nu, pārbaudīsim šponu. Jaunā. Vajag iesist pa starteru. Nopietni rāma, vajag iet. O, dzirdēt? Nav. Mēģināsim uzlikt no vecā dzinēja aizdedz. Jācer, ka tas kaut ko līdzēs. Principā te jau šito var skrūvēt nost, un jo tuliņ Aivars atnesīs to aizdedz, uzliks to. 33. dubls pie Moskviča. Tikko uzlikām jaunu aizdedz. Mēģināsim tagad. No? Nav. Varbūt, ka tā aizdedz nav pareizi tagad. 12. Atslēga regulēšanai aizdedzēja. Es ar roku dāju, malu, tad zups smiru. Tas pretējo, ne? Parasti jau mosītim uz pusīt vajadzētu lēkt. Vismaz kādreiz tā bija man. Bet tā vairs nav. Mūk prom savādā. Laikam vēl nebūs. Nu ko, saimnieks tagad pie stūras moškā aizies tā raķeti? Tā bija pagāja, nav kaut kas te. Teikt, kaut kas nav maizē, rūguņi iet pa gaisu. Nu, pabursies un tad mēģinās atkal.
Nu, pēdējais etaps, karoči būs. Vai nu mēs ņemam benzīnu? Saimnieki, ko tu saki? Vai nu mēs metam mieru šodien un vairs neko nedaram? Bet es nezinu, man liekas, ka viņš rūks kā pitīta lītās. What the fuck? Tu dzird kā murrā? Start. Aivars piepildīja man bērnības sapni par skaļu mašīnu ar taisnu izplūdes sistēmu. Tuliņ sataisīsim ar Aivaru bremzes vēl, un tad jau vēl motoram dažas lietiņas. Un tad jau būs lielais brauciens kaut kad, iespējams drīz. Nē, mums elektrības problēmas vēl jāsatais. Tur noteikti patērēsim ļoti daudz laika vēl šovakar. Te izskatās bišķi bija pakus. Mēģinām ar izolēnu labot situāciju. Izskatās jau, kad beigās viss būs labi un drīz atkal brauksim. Piedalīsimies arī sacensībās. Jācer, ka šogad piedalīsimies vairāk kā vienā sacensībās, bet Liepāju noteikti mēs nobrauksim ar viņu. Tad pēdējie sagatavošanās darbi un tad jau tiksimies. Aivars vēl taisa papildus uzlabojumus. Dēļ tā, jo pagājušo gadu viena no problēmām bija, kad autiņš visu laiku karsēja. Un arī stikls ir iekšā, kaputs nāk klāt vietā. Jācer, ka šogad viņi nekarsēs, tā kā pagājušo gadu. Esam atbraukuši pie Garīgas auto un parādīšu jums top mašīnas, kam ir normāls zirgspēks. Te ir krūtās mašīnas, un es būšu te. Un Mosīts ir uz stenda jau. Šis ir, man liekas, Moskvičs svētākais brīdis, kāds ir bijis. Runā, ka Garais ir atradis Moskvičs jaudas programmu. Jā, īstenībā, jā, mēs... Pēc Wikipēdijas viņš gribēja teikt. Nē, viņam ir kaut kāda bāze. Un tajā bāzē idejiski visam vajadzētu būt. Es absolūti no šitā neko nesaprotu, ko man izprintēja, bet Garais tuliņi izskaidros, cik mums ir zirgi. Pa lielam, ko mēs te redzam, tas ir, mums topčikā pie maksimālajiem apgriezieniem zirgiem ir tendence kāpt 64 zirgi. Un te reku var redzēt 101 ņūtons, tie gan mums te krītās pēc 4 štukām. Bet, teiksim tā, tur paregulēt aizdedzīt, karburātors savest kārtībā, gan jau tur vēl kāds 10 zirgs var piedzīvināt klāt. Repriekš 78. gada mašīnas tīri dzīvelīgs. Jā, viņš savu pienākumu pildu un zilie dūmi mums pa izpūtē ārā nenāk. Jā. Motors ir veselīgs. Jūs mini rallijā redzēsiet? Jūs redzējat, te vēl. Garais, es gribu pie Slavas sienas tagad tik klāt. Lūdzu, ar savu parakstu pat savā vietā skrāpē iekšā. Es esmu te, jā? Vai liekam te? Blēd, jā, godīgi. Nē, bišķi augstāk, mazums radīsies. Es esmu 10. Jā, pagaidām. Nē, tu raksti bez numuru. Nē, īstenībā tu pat var viens rakstīt. Tu esi pirmajā vietā. Jā. Tā kā jā, ko tu mēs varam gribēt, tā ir Krievu tehnika. Tik viņi dod ārā, ir kaut kāds problēmas, bišķa karbiņi. Kas, Pēter, pagad, tu teici, ka vakar tikai ielikt dzinēju? Vakar ielikām dzinēju, šodien uz stēmu. Un šodien ir gonki, jā, tā tas parasti notiekās. Jā, un Pēterim ir savu vietu zem saules. Paldies! Mums bija 63, jā? Jā, 64 zirgi un 101 ņūtons. Tā. Man jau gribēja vienīnieku pielikt. Pēc šitiem visiem skatoties, tas tāds nopietns rezultāts.
Priekš monstrīši ieņauka. Mums žēl, ka nav ko redzēt kaut kādu citu aparātu, ko varētu salīdzināt. Nu, es kādu atvedīšu. Pie slausienas es ticis. Visur, kur skaties pie garā, ir turbīns. Kas tās tāds, es toču nezinu. Šī ir diezgan leģendāra mašīna. Dzinējs tagad pamet šķatir, bet noteikti, ka gan jau, kad drīz ies. Tuliņ paskatīsimies, cik šitām būs zirga spēki. Šis varētu būt Moskvičs. Bet no šitai mašīnai garais saka arī vēl līdz galam viss nav izdarīts. Nē, jā, mums tur ir problēmas ar degvielu, ir ielikt kaut kādu niknāku sadalējumu, un tamdēļ mums galā veidojās liesais, un mēs tup vienkārši negribējām nokaut dzinēju, negriežam tālāk. Tā kā, saimniekam iko iespringt, pabeigt visu, un tad jau gan jau 400 plus īzīgi dabūt. 400 zirgi. Karoč, šis ir melns caurums, kurā tiešām... Viņš pat melnā krāsā ir. Viņš ir pat melnā krāsā, kurā tiešām, ir kur investēties. Tieši tāpēc es braucu vecu mīzu, kur neietu. Garais laimīgs. Moskvičs dabūna izgāst. Mēs tagad bišķi nodarbosimies ar to, ko nevajag. Tiek mainīts rieps un tuliņ bišķiņa mēģināsim dzīvē jums parādīt, kā tā mašīna iet. Pēteri, man nav viena. Smaida, ticīgās. Būs šaus. Ežots. Tas ir burnots. Pēter! Es taču tev teicu! Ej, tīt! Tagad galvenais ir tā tikpat smuka apmest apakaļ. Viss normāli? Viss labi? Jā. Tas nebija plānots. Jāatceties? Nē. Bļā, vēl viena rokas apis. Tas nebija labi. Ņīpām. Šitos negaidīju. Šitādu materiālu mēs negaidījām, bet brīžiem tā tehnika notiek. Nebūs mini rallijas, bet sveiks un vesels, viss labi. Einos. Nav tas skaistākais, ar ko lepoties pagaidām, bet vedīsim mājās kopā ar Reini. Un tad skatīsimies un tad pieņemsim lēmumu, ko darīt ar viņu, vai taisīt, vai izbeigt šo sēriju, bet redzēs, ko Aivars teiks. Ar Reini esam veiksmīgi atveduši, un Aivars jau nenocietās un sāk jau taisnot. Ko tu sāki, Aivar? Turpināsim šo projektu? Mierīgi. Jā? Būs. Būs, Aivars saka, būs, un laikam mēs cīnīsimies tomēr tālāk. Ja gadījumā
tev, vai tu zini kādu, kam varētu būt detaļas no šī Moskviča, es labprāt viņus nopirktu. Man šobrīd ir vajadzīgi logi, priekšējais stikls man ir vajadzīgs, aizmugurējā durve ir vajadzīga, jo šī ir cietusi visvairāk. Un vēl visādi sīkumi. Labākajā gadījumā būtu forši, ja ir jums kāds Moskvičs, kuram, teiksim, nav dokumentu, kurš zālē ir ieaudzis, tad mēs varētu cēlam mērķim viņu nopirkt un atdzīvināt atkal šo, tā kā Aivars saka, turpinājums būs, un tad gaidīsim, tad mēs turpināsim šo projektu celt un dabūsim viņu apkaļ uz ielas un cerēsim arī šogad piedalīties vismaz Liepājas minirālijā, kas notiks 21. septembrī Karostā. Tā kā tiekamies, jā. Nu, nav tas pats labākais skats šobrīd. Mercedes projektā arī nekas nav beidzies. Tas arī būs un gaidām sērijas. Tā kā tagad tiksim galā ar šo un pēc tam arī būs pa Mersi.